ar šīs dienas acīm es daudz vairāk cenšos izprast un strādāt ar cilvēku nervu sistēmu. Un, ja mēs uzdodam savu jautājumu, kas ir centrālā nervu sistēma, tad tās ir galvas smadzenes, muguras smadzenes. Ar galvas smadzenēm mēs tik daudz kā treneri varbūt tur tiešā veidā nevaram darīt, lai gan netiešā varam. Tad vismaz otru pusi no tās nervu sistēmas mēs kā treneri fantastiski varam ietekmēt, kas ir periferā nervu sistēma, muguras smadzenes, visi tie impulsi, ko cilvēks saņem no muskuļu iestiepuma refleksiem, no kaut kādas sajūtas vēderā, vēdera aktivizācijas, slīpās muskultūras, iestiepumiem, kā es iepriekš minēju. Ja, tad mēs diezgan daudz varam ietekmēt to nervu sistēmu, un savukārt nervu sistēma ietekmē to, kā strādā mūsu muskuļi. Tās nervu sistēmas stabilitāte atļauj mums darboties spēcīgāk, atļauj mums strādāt lielākās kustību amplitūdās. Un es to savu nervu sistēmu biju tā notralinājis gan mentāli, gan fiziski, ka man ķermenis vienkārši spazmējās un neļāva sasniegt jaunas robežas.